Tomēr nereti gadās, ka saimnieki mīluļa nāvē vaino piemēram veterināro klīniku vai veterinārārstu, vai arī dzīvnieka nāve ir bijusi tik pēkšņa un ātra, ka ir aizdomas, ka suni vai kaķi kāds ir apzināti saindējis. Vienīgā iespēja, lai tiesas priekšā pierādītu savas aizdomas, ir veikt dzīvnieka sekciju. Un iespējams mirušo dzīvnieku uz laboratoriju ir jāaizved nekavējoties. Uzklapāt dzīvnieka līķi ir nepieciešams leduskapja temperatūra, tas ir +4 grādos, +-1–2 grādi, un vislabāk nesasaldēt materiālu. Saimnieks tomēr nespēja uzreiz izlemt, vai spērs šo soli, pasūtīt šo autopsiju, tad, protams, dzīvnieka mirstīgās atliekas jāuzglabās saldētavā. Bet šeit ir riski, ka, ja ir nepieciešama papildu izmeklēšana, piemēram, histoloģiskā, molekulāra bioloģiskā, bakterioloģiskā nevienmēr, tas ir labs risinājums audus sasaldēt, jo tas var ietekmēt uz izmeklēšanas rezultātu beigās.